Kalistēnieka iesācējiem – treniņa apjoma izvēle. Treniņa apjoms ir darba piegājiens skaits noteiktā laika periodā, visbiežāk nedēļā. Un kas ir darba piegājiens? Darba piegājiens ir piegājiens, kas tiek veikts atbilstoši tehniku, intensitāti un relatīvo piepūli, lai stimulētu maksimālu muskuļu augšanu. Ja piegājiens ir labu tehniku, pieslīdz 30 atkārtojumu diapazonā un vismaz 3 atkārtojumu attālumā no atteices. Par tehniku, intensitāti un relatīvo piepūli stāstīju iepriekšējos 3 video, tāpēc, ja tu tos palaidi garām, noteikti noskaties tos. Tātad, cik daudz darba piegājienus tev vajadzētu veikt nedēļas laikā? Lai šo saprastu, šeit ir 4 treniņa apjoma līmeņi. Uzturēšanas līmenis, ja piegājiens skaits, kas tev ir jāveic, lai uzturētu savu muskuļu masu. Minimāli efektīvais līmenis, ja piegājiens skaits, kas tev ir jāveic, lai stimulētu jebkādu muskuļu augšanu. Maksimāli adaptīvais līmenis, ja piegājiens skaits, kas tev ir jāveic, lai stimulētu maksimālu muskuļu augšanu. Un maksimāli atjaunojamais līmenis, ja lielākais piegājiens skaits, no kura tavs ķermenis spēja atjaunoties. Skatoties uz šiem 4 līmeņiem, mēs uzreiz varam pateikt 2 lietas. Lai stimulētu jebkādu muskuļu augšanu, tev ir jātrenējas starp minimāli efektīvo un maksimāli atjaunojamo līmeni. Bet, lai stimulētu maksimālu muskuļu augšanu, tev ir jātrenējas līdz ar savu maksimāli adaptīvo līmeni. Taču šeit ir kaut kas interesants. Tavs maksimāli adaptīvais līmenis nav statisks, bet gan dinamisks. Par cik mezocikla sākumā tavs ķermenis ir ļoti jūtīgs par trenēšanos, tas ir līdz ar tavu minimāli efektīvo līmeni. Bet pārslodzes principa dēļ tam ir jākāpj uz augšu, līdz sasniegt savu maksimāli atjaunojamo līmeni. Neliela daļa no šī treniņa apjoma paaugstinājuma seks relatīvās piepūles progresiju, jo tā arī paaugstina tavu treniņa apjomu. Bet lielākā daļa no tās seks piegājienu skaita palielināšana. Īsumā sakot, ja tu neko nesaprati, tad tev ir jāsāk trenēties ar salīdzinoši mazu piegājienu skaitu, un pakāpeniski tas paaugstina, līdz tu vairs nespēji atjaunoties. Un ko nozīmē nespēt atjaunoties? Nespēt atjaunoties nozīmē nespēt atkārtot savu iepriekšējo treniņu sniegumu. Ja tu iepriekš varēji pieaugties 8 reizes, bet šajā treniņā tu vari pieaugties tikai 5 reizes, tad tu sasniedz savu maksimāli atjaunojamo līmeni. Tas var izskatīties šādi. Pirmajā nedēļā tu veici 6 piegājienus, un katru nedēļu tu pievieno 1 līdz 2 piegājienus, reizē paaugstinot savu relatīvo piepūli, līdz tu vairs nespēji atjaunoties. Ok, bet kā lai zini, ar cik piegājieniem man sākt? Sāc ar piegājienu skaitu, kas ir stimulatīvs, bet no kā arī tu vari mierīgi atjaunoties. Visbiežāk šis ir 5 līdz 10 piegājienu nedēļas laikā noteiktai muskuļu grupai. Ja treniņa laikā tev muskuļi nedaudz piepamst un nākamajā dienā tie nedaudz sāp, tad tu veic pietiekami daudz piegājienus. Ok, un cik piegājienus man pievienot katru nedēļu? Šis ir atkarīgs no muskuļu sāpēm un treniņu snieguma. Ja muskuļu sāpes pārgāja tieši pirms nākamā treniņa, un treniņš likās diezgan grūts, tad pievienot piegājienus nav nepieciešams. Bet ja muskuļu sāpes pārgāja dienu vai 2 pirms treniņa, un treniņš likās diezgan viegls, tur pievienot 1 vai 2 piegājienus nākamajā nedēļā. Īsumā sakot, tev nav obligāti jāpaaugstina piegājienu skaits katru nedēļu. Ieklausies savā ķermenī, un ja tu jūti, ka tu spēj atjaunoties no lielāka piegājienu skaita, paaugstina to. Ja tu neesi pārliecināts, labāk nepaaugstina to, jo trenēties pārāk maz ir daudz labāk nekā trenēties pārāk daudz. Ja tev šis video noderēja, noteikti noskaties iepriekšējos video šim mini seriālam, un tiekamies nākamajā video par sarunas treniņu biežumu. Čau!